Sveiki visiem! Tad neesam neko filmējuši. Mēs esam ieradušies Ķīnā. Mēs esam pašlaik tajā te Chongqing pilsētā. Un šodien mēs tagad dodamies satikties ar mūsu gidu. Pavadīsim visu dienu pa pilsētu. Laiks šodien ir ideāls īstenībā, bet bieži mēs lietas mums ir forši šodien. Ļoti labs? Ideāls. Tā kā dodamies pie šā, satiksimies un skatīsimies, kāda būs tā diena. Pirmie skati no Ķīnas, no pilsētas. No Ķīnas vispār tāda kā iespēja. Bet tas tikai sākums mums pie viesnīcas ir vispār. Vakar mēs nokavējām, jau baigi vēl ielidojām. Tur bija tāds kā ciematiņš. Tas ķīnieši tā visādiem ēkām un. Bet, kad mēs gājām lejā, bija jau izslēgta tā visa gaisma. Un zaudējis to foršu efektu, bet nu ko, šovakar mēs reizēsim. Jā, ārā ir tāds interesants laiks. Tā kā it kā tu jūti vēsumu, bet te pašā laikā mugurē ir slapa. Tas baigi interesantais, jā. Tā nu katrā ziņā labāks kā mājās šobrīd. Es jums parādīšu to slaveno vietu. Šitais 10. stāvs, bet izskatās, ka mēs esam vienkārši pilsētā. Tur ir ielas, visas braukā un tuliņas pieeši pie tās malas, kur viss notiek lejā īstenībā. Skatieties. Tā, te vēl nevar redzēt, bet jā, skats ir vienkārši iespējīgs. Tuliņās. Tā, šeit ir vienkārši kaut kas graujošs. Es maz nezināju īstenībā, ka kāds vispār skatījos tik videoklipās, domāju, kā tā vispār var būt, bet tiešām tā ir. Jā, tur ir pilsēta, tā kā normāli viss staigā, mēs tur tālumā, kur dzīvojam. Un vienkārši, kur lejā ir viss. Īstenībā, jā, tur viss notiek. Jā, baigi labais. Domājieties, mēs esam vispār 9. stāvā. Ve, kur ir visi stāvi. Mēs esam šobrīd tajā 9. Un 10. tur augšā, kur bija pirmīt uzgājis. Tas nozīmē, ka šeit skatās tā kā emergency pret kaut kādiem nogruviem vai kaut kas tāds. Vispār izskatās kā nekā parasta iela, bet tas ir reāli 9. stāvā. Mēs esam viss noteikti tur zem zemes. Gan jau, ka vēlāk mēs reizēsim, parādīsim. Kur šajā baigi interesanti. Vēl šitā vietā ir sanāk, mēs esam 10. stāvā, jā, lejā tā pilsēta, bet te ir blakus kur viesnīca. Un viesnīcai skaitās 22. stāvs. Crazy. Jā, tas ir tik crazy. So the metro station is in the mountain. Thank you. You'll see a lot of visitors meet us. Šitais tas treins, kur izkāpām. Tā augšā visa ir dzīvojama ēka. Sanāk, šitais treins iet caur dzīvojamu ēku. Es lūdzu iziešu ārā, es parādīšu, kā izskatās. Ķīnā pie Luksafora, pastieties, cik cilvēku var pāri. Miki nepazūdi. Crazy. Tā ir tā ēka, kur mēs tikko bijām augšā 8. stāvā. Nē, 4. sorry, nav 8. Un tur ir tas treins. Es tagad sagaidīšu nākamo, mēģināšu nofilmēt. Tas jau, ka tur iet, kuras lietas iet iekšā cauri visam mājai. Esam Libidze stationā, stācijā, kā saka latviski. Kā parasti liekas, ka treini ir, kur dzīvoja, tie dzīvokļi augšā nenormāli. Varētu būt, ka lēti, bet mums ir stāstīja, ka tur augšā dzīvokļi tie augšā esot ļoti dārgi. Tas treins ir uztaisīts tā, ka vispār tu pilnīgi neko nedzird iekšā. Mēs tur blakus stāvējām. Pilnīgi, nezinu, liekas tā kā viņš vienkārši bez skaņas aizbraukta. Jā, baigi interesanti. Nezinu, gribētu dzirdēt, kā izklausās dzīvoklī. Bet te ņiguņa konkrētākais vienkārši ārprāts. Nezinu, mūsu gids kaut kur ar tādiem karodziņiem, ja gaida, redzat, kur plīvina. Mums kaut kādā zaļā krāsā bija kaut kur tā, es redzu, tā galā ir. Savādāk atrast vispār nav iespējams. Nu tā nāk treins līdz, cerams, ka varēs nofilmēt.
Labs bija, vai ne? Mēs tikko tepat augšā arī braucām. To, ka nesen vēl skatījāmies internetā šo tieši variantu, gribējās dronu nofilmēt, izrādās, ka dronam te speciālā, tieši tai vietai speciāla atļauja vajadzīga. Tā kā es domāju, būs tāpat labs video klips. Bet jā, nu, vieta vienkārši crazy. Kā tai cilvēku vienkārši ārprāts. Atbraucām ar taksi uz galveno parku pilsētā. Taksis izmaksāja 3 km braucienā 1 eiro varbūt, jā. Kaut no baigā kalnā bija jābrauc. Šeit braucām tiem pasīt, kas notiek. Robotu suņi spēlē futbolu. Mēs esam uznākuši pie tā augstākās ēkas šitajā vietā. Kā no malas izskatās, var redzēt vai nevar? Varbūt atpakaļ paietu, bet tur ir 7 stāvi, kāpsim augšā, tad baigais skats uz pilsētu. Lifta tur nav, tā kā trepēm. No 7 stāvi tas nebūs trakākais. Bet tur tāds šaurs ir iekšā. Tur šaurajām trepēm bija ko līsti. Visi vēl parasti atskatās. Kaut ko grib pasveicināti. Jā, no parādīšu, kā izskatās te apkārt kā ir, bet nezinu, izskatās, ka no mūsu vietas tas logi ir labāks skats. Labi, nav 370, bet tāpat. City, vai ne? 对，这边都是。这边是渔众半岛。 Mums tas turists, bet gids teica, ka šitai pilsētā dzīvo 33 miljoni cilvēku. 33 miljoni, iedomājieties, cik Latvijas vienā pilsētā. Vienkārši, wow. Mega vienkārši. Nezinu, to kamerā tā vienkārši nevar parādīt. Ārā ir tik karsts, kad mēs izdomājām pārskasim pāri ieliņu un paķersim aliņu augstu. Piedāvāju gidam, šis teica, nē, kad viņam tas 3%-īgais 3,6 aliņš. Tas ir pārāk jaudīgs, viņš ka jums Eiropiešiem tas esot ūdens esot, tā kā iesim paņemsim. Šitais ir mūsu pirmspēdējais stops. Uzbraucām ar taksi kalnos, mēs braucām pusstundu, samaksājām varbūt 2 eiro kaut kādu. Jā, nu, šitā vieta tāda jau iespaidīga. Šitai kaut kāda lūkšanu vieta. Parādīšu, kas tur notiek. Jā, un izskatās iespējīgi baigi šeit tāds kritīgs ķīmisks variants. Tā esam ienākuši pašā iekšā. Pašā templī. Tur redzēt kaut kur tālāk, bet tur, nezinu, nefilmē nebija tik interesanti. Bet šitā vieta gan ir ļoti skaista. Jā, šāds pūķis vēl ir. Ja var redzēt, tās laikas ir vienkārši grandiozas. Man patīk viņas tos nenormāli. Nezinu, kā jums? Man ļoti patīk. Jā, ļoti skaista ir. Mūsu gids ir normāls šalis ir. Tā vispār maksāja kaut kāds gids līdz 200 kaut kādiem eiro vidēji pa dienu. Un mums te kaut kāda sieviete ieteica pa 80, un Džeks tiešām angļu valoda ir izcila. Viegli viņu saprast ir. Jā, un jauns Džeks tā kā baigi forši ir. Tā kā kāds grib braukt uz Ķīnu, un kam vai kādu gidu vai ko. Uz šo vietu, protams, viņš te pilsētā dzīvo. Noteikti varat atrakstīt mani kaut ko ieteikšu. Jā, baigi labi. Atbraucām uz nākamo, pēdējais templis. Mašīnā mazliet parūbījos. Iekāpām tādā foršā, tādā
ētā mašīnā vienkārši norūpījos pusstundu, bet tagad ir baigi labi. Tā mēs iedušies šeit. Nu, viņi visi ir mēram līdzīgi. Tāpat kā tā izzemē visi templi līdzīgi, tad arī viņiem ir savs stils viens. Jā, esam augstu kalnos. Uz pilsētas skats ir baigi labais, bet ir baigā doma, kā neko nevar saprast. Jā, bet nu mums paveicās, viņš teica šodien laiku, jo šeit vienmēr ir baigi domakains un pārsvarā apmācies, tā kā šodien skaitās ir baigi labais laiks. Wow, šis ir tiešām kaut kas. Is this park open night time as well? It closes around 8:30. Da ļoti iespadīgi, tāds mēmāki masīvais. Jā, tur laik izskatās kaut kā varētu uziet. Tur lejā bija baigi skaistā vieta. Varbūt vēl noiesim, bet tur bija baigā fotosesija. Kaut kas bija baigi tur sapacējies un tur vienkārši kaut kas. Nu, nebija mums tur vietas, vienkārši iesim atpakaļ, tu varbūt būtu bijis, nopačiesimies. Jā, nu šitais ir kaut kas wow. Es iedomājos, kā viņš vakar izskatītos. Ļoti super. Te koki priekšā mazliet, bet nu, paiesim uz to pusīti. Tā uzvilkāmies otrajā stāvā. Te tāds, nu iekšā kā templī, nekas baigies, viss hieroglifos. Šeit skats ir vienkārši ārprāts labs. Ar visiem tiem skaistāmiem jumtiem. Tad iet apkārt un apkārt visam šitam templim. Ļoti iespadīgi, vai ne? Skaistas vietas vienkārši šeit ir. Jāsvies, kas būs augšā. Lidīsim augšā tagad, paskatīties, kas notiek. Bet izskatās, ka lietas tojās drīz. Tā kā, nu, bet šitais mums pēdējais potiņš, bet tad mēs dodamies, viņš mums parādīs kaut kādā vietā, kur forši pēdīsim kaut ko tādu. Tā atbraucām uz jauku vietiņu. Tā izskatās no malas. Tie hotpoti, tādas kā... Un parādīšu tā ārā ir viena. Paši jau uzliek tādu ēdienu. Ejam iekšā parādīšu, kā tas viss notiek. Bet tur teica, ka nesot tik vienkārši, tāpēc mums līdzi gids. Un viņš mums parādīšu, kā tur viss darbojās pareizi. Ejam, skatīsimies. Atcerēt, kas vēl. Mēs taksi esam iztērējuši. Pa visu dienu taksi esam iztērējuši 6 eiro. Un pat reinu 70 centi. Vienkārši esam izbraukājuši visas malas un vienkārši ideāli lēti. Tā te izskatās. Marble pool. So the classic is the garlic. The garlic is... Oh, okay. So put 1 oyster sauce. And salty oyster. One spoon. You want me to put it? Yeah, It's not. it's for you. Yeah. Nut and seasoning, garlic. Smells good. Ļoti labi smaržo, vai ne? Garlic just a little bit, I guess. Yeah? Like that? Personal choice. You can put as little as you want. I don't know. No idea. No, normally it's not portion. Ah, so it's not a lot, yeah? Because some people don't like the flavor, so we just put it. And also, That's coriander? I coriander don't like coriander. or scarlet. Okay. Okay. And And what is that? The... powder of pickles. Oh, This I is like to. sesame oil. So half for you, half for him. Okay. And for you? Ah, You're gonna make it different, yeah? Yeah, but So for you. Okay. I have this for you. It's recording, right? yeah. Okay. So first one is this one, yeah. Oyster sauce. I need some chili as well. If you need, just put it. That one is chili, yeah. Not that much. Okay. And Garlic. garlic. Oh, it's too much. Really? You don't want to kiss him tonight. So Okay. So coriander or scarlet? I can put both, yeah. Nē, tev you can do koriandrs both. nepatīk.
Oh, this is coriander, yeah. It's very And, personal choice. I need People- olive oil, yeah. That's it, yeah. And Sesame. have you put this? What is that? So, oyster sauce. Yeah, Okay, he yeah. put oyster Ah, sauce. You put it already? Yeah, this is the same, okay. Yeah, it's the same. And Nothing, just the half. Okay. Okay, good. okay, yeah. Tā mēs salikām visu brodiņās, to, ko pirmīt likām. Works, some Un not. tagad ir jāatzīmē, ko tur vēlēs, bet tur ir ķīniešu valodā. Tā kā viņš mums izdarīs. Nu, mēs pateicām reāli, ko gribam. Mums šitāds skats pa logārā. Vakarā dosimies uz to tiltu, skatīsimies saulrietu, bet izskatās, ka saulrietu varbūt arī nebūs. Bet labi, tad redzēs, kā būs. You want beer? Yeah, definitely. Two? The strongest one, yeah. Strongest, yeah. What else is there to drink? No tik būs. How do you know time then? The meat? Or Yeah, no, time. You time need is to put by put it's on your around phone. 6 minutes. For this, yeah? Mm-hmm. More for you. I'm not eating a lot. I'm not a big fan of meat. Oh, we got loads of meat. Only 2, not 3. Oh, perfect. We eat all. Drinks. Not Ice really, cream. no. You like ice? No, I'm cool with that. Ah. Tea. This is tea. Ah. Well, you didn't tell me. I wouldn't buy. Yeah. Jā, Nīli. Yeah, yeah. Nu, vot, ka viss ir gatavs. Tad vienkārši ielies brodiņā, samērs ar mērcītēm. Un sit iekšā. Izskatās traki, bet garšīgi. What is that? Squid. Squid? Oh, jā. Red or black? Or Both. white one? Both. Yeah, I put want both. one as well. Pieēdāmies ritīgi. Un tagad redzam pirmo kašķi uz ielas. Policija sabraukas, kaut ko kasās. Labi, daudz nefilmēšu, jo nezinu, kā arī te noteikumi pārējais, vēl mani paņems pie dziesmas. Jā, bet mēs ar tā pieēdāmies. Uz 3 cilvēkiem samaksājām, ko ir 30 eiro. Man beidās baterijas tam te GoPro, tāpēc kaut kur pazudina brīdi. Pie kā mēs palikām, bet tā kā bija pieēdāmies, jā, tur samaksājām 30 eiro katrs. Tad vienkārši drausmīgi pierījāmies, kas te notiek. Taču tagad mēs esam uz tilta. Ejam uz kaut skaistu vietu, lai redzētu, pagaidi, lai redzētu mēs šo te skaisto piltu no malas, kur gaismas spīdas pilsētā. Es nezinu, man dzirdēt, tur bija daudz cilvēku, bet pasieties, kā te cilvēku reāli ir. Tas ir ejot pār tiltam. Pagaid parādīšu smaliņu. Tad mēs nāksim atpakaļ vakarā, kad te būs pilnīga tumsa. Visstrakākais jau ir tur pulcējies. Jā. Pako tā ir kā ēstuvīta, viņa vakarā ļoti forši izgaismota starp klintīm. No jā. Bet mēs dosimies kaut kur tur pāri, lai mēs redzam visu uz šito pusi. Tā kā jā, metam labi slēgšu ārā, te baigā burzma ir. Mēs jau stundu kaut kur ejam. Es pat nezinu, vai mēs pareizi atnācām, un tur taču viena cilvēka nebija. Mēs iznācām tur no, tur kaut kur mums hotelis ir, pāri tam tiltam. Un tad te vienkārši kaut kur maldījāmies. Vislabākais, ka te ir pilns cilvēku, jā, bet tur, kur mēs gājām, pilnīgi neviena nav. Tā kā es nezinu, ka jau kaut kur pilnīgi ne tā izšāvām. Un sliktākais tas, ka jau sāk pilināt. Man liekas, ka mēs aiziesim tieši līdz galam un būs jābeig. Bet, nu, cerams, ka būs kaut kur, būs tā vērts. Kaut kur redzēsim. Mēģinājām uzņemt videoklipu, bet tilts neiedegās. Mēs ieguglējām, kad ir nenoteiktā laikā. Nu, parasti ir noteiktā, bet mēdzat kavēties. Tad sāka reāli gāzt, mēs kaut kur ar koka sēžam. Skats joprojām iespadīgs, bet jā, nu, krāsas mēs nedabujām. Varbūt atnāksim citā dienā. Beidzot, sagaidījām, ka tilts iedegās.
Es nozāru, tikko izslēdzās. Varbūt vēlreiz ieslēgsies. Ļāviens. Viņš tais pūlis tikko reāli bija sajūsmā fačājās un vienkārši izslēdz vēlreiz. Kas pa sviestu? Labi, ja vēl drusku pagaidīšu. Mēs arī nesagaidījām to tiltu, kā iedegsies. Tev viss tas pūlis māks ir vīglē, es nezinu. Vai no Džeks nevar kontaktu atrast, vai kas viņam ir. Viņš vienkārši ieslēdzās uz kaut kādām 10 sekundēm. Nu, nekas atnāks vēl citā dienā. Mums vēl ir pāris dienas šitā pilsētā. Ir iedegās, bet tikai no citas puses vispār. Bet skaists skats tāpat ir. Es nezinu, mums pagājušais navigācija veda vienkārši. Mēs gājām pāri un tur galīgā ritempiskā stundu gājām. Izrādās, ka tepat ir augšā kaut kāds vienkārši trepes un te pa ceļu aizēja. Tā navigācija ir tad dīvaina, te nedarbojās. Google Maps te ir tā viņu vietājā. Ir bija sarežģītāka. Jā, nu tagad mēs dosimies kaut kur, nezinu, kaut kur pasēdēt pašā vietņā, kā caliņš jāpaņem. Un tā vakar būs arī noslēgts. Šī diena bija tāda, nu, kā jau pirmā diena, vienkārši kaut ko klīdām apkārt, kaut ko darījāmies. Jā. Labi, metam uz Barčiku. Lai nav skaisti, mēs ejam pāri tam tiltam tagad tumsā atpakaļ. Brīnišķīgs skats. Grīda nolījusi tā kā slidotavā. Slīda pa jokam. O, priekšā baltie nāk, tad nav redzēt. Mēs beidzot atnācām tad, kad domājam, ka sāks lietas, domājam visu uz Barčiku, bet es nezinu, kurā divnāk atnākāšu nelīdz, bet esam mēs šajā skaistā vietā beidzot arī ieslēgšos gaismas. Wow! Vienkārši. Cita cilvēki visu to bildē. Ļoti daudz. Nē, māka skaisti. Ļoti skaisti. Tā ēka, kur mēs bijām tikko, filmējām no tilta, te viņa nāk vairākos stāvos. Un tu ej pa tādām mazām trepēm un visu laiku kaut kādi šitādi skati. Katrā līmenī pilnīgi savādāk. Vienkārši. Zinu, ka atgādināja kaut kādu pirātu kuģi drīzāk, kad skaties tos Karību jūras pirātu filmas, ja? Ir vienkārši tāda sajūta, te ir vienkārši visa tāda noskaņa, visa tāda baikrutais ir. Terēna cilvēka nav, kā tāda būtu. Pilsētā dzīvo 33 miljoni, terēna cilvēka nav, ja? Kā notiek process, ja gribi kaut ko iegādāties? Visi ķīniešu valodā paņem pārtulko. Bildi jāņem. Tas savādāk neko vispār nevar nopirkt. Tāda tādas burbuļtājās vai ko, maksā kaut kādu laikam 1 eiro. Tā sanāk, kā 10 ir mēram 1 eiro plus mīnus. Lēto, ne? Šeit ir vienkārši viss, ko sirds kāro skaisti. Un ēdeni vienkārši tik tāda dažādība, ka vienkārši gribās visu apēst. Pat nevar iedomāt, cik man kilogramus vajag pēc holidējiem, bet šeit ir tiešām burvīgi. Pastieties, kas te notiek. Bet šitā, man liekas, aizbraukšu mājās, ja? Liksies, ka uz ielas vispār cilvēku nav. Tas ir vienkārši kaut kāds vāks. Ieķērām pa 1 eiro lietasargus. Tā ir tāds gāziens vienkārši ārprāts. Jā. Tur lejā maksāja 2 eiro. Pāris metrus pa 1 eiro. Nu tādi ir mazīt brāķīši. Rēcīgi. Bet tāpat viss plecis labs. Dodamies māju pusi. Šodienai pietiks. Tā kā rītdien būs jauni piedzīvojumi. Tā mēs esam slavenajā vietā, kur tika filmēti Transformeri. Tā skatīties, kāds tas dinozaurs ir. Jā. Viss tas skatsmogs iet kopā. Ciematiņš. Tur ir ūdenskritums, kalni un migle. Baigi labi izskatās.
Es pilnīgi slapi esmu. Vienkārši slapi. Kāds tur ir pasieties, lai tur varētu vienkārši... Ak, Dievs, tūlīt būs tāds gādienas galvas. Labi, līdz kameru nosaudā, ka tev viss būs pilnīgi slaps. Tur augšā butkabie. Un. Te ir baigais smaķis. Liekas tāda sajūta, ka viss tajā upē nāk iekšā. Nu jā, gan jau, kur viņi tā kanalizācija ilka kaut kur. Baigi pēc urīnas mirna. Mēs jau domājam, ka ar kājām būs jāiet. Te laikam pa visu var izdomāt. Kaut kur kalnos vienkārši ir lifts. Taisam lejā.